Mēs esam iepriekšējās reizēs ar jums izrunājušies par divām tādām nozīmīgām mūsdienu kultūras teorijām, proti par marksistisko kultūras teoriju, kura centrā novieto, kā jūs to atceraties, cilvēku ekonomiskās materiālās aktivitātes. Ja? Un otrām kārtām jūs esat arī šo to dzirdējuši un lasījuši par psihoanalītisko kultūras teoriju. Tiem, kuriem aizmugurē trūkst gaismu, esiet tik laipni ieslēdziet viņu, ja jums būs pašiem neērti, es tur lauzīšos pa vidu. Viens gaismas slēdzis ir blondējai jaunkundzei aiz muguras. Jā, tieši tā, paldies, burvīgi. Tad lūk, šodien mēs pievēršamies vienai citai kultūras teorijai, un tā ir strukturālisma kultūras teorija, kas ir bijusi īpaši nozīmīga 20. gadsimta otrajā pusē, sākot no apmēram 1960. gadiem. Ja? Tad lūk, savukārt, ja mēs atceramies, kas tad bija centrā šīm pirmajām divām, tātad marksismu centrā bija cilvēku, kā saka, sociāla-ekonomiskās, sabiedriski-ekonomiskās aktivitātes un to saikni ar kultūras produktiem. Ja? Psihoanalītiskās kultūras teorijas centrā bija noteikti izpratne par cilvēku psihi, kura tad arī skaidro to, kādēļ tāds vai cits kultūras produkts veidojās. Strukturālisma kultūras teorija, tā prasti sakot, liek savas kultūras izpratnes centrā valodu, bet valodu vienā ļoti specifiskā nozīmē. Nevis valodu kā, kā saka, saziņas līdzekli, bet gan kā valodu kā zīmju sistēmu, kas strukturē cilvēku domāšanu caur sabiedrību. Ja? Citiem vārdiem sakot, strukturālisma tāda viena no pamatidejām ir tā, ka faktiski jau mēs visi ienākam pasaulē un veidojam savu domāšanu, atrodot priekšā noteiktas zīmju sistēmas. Ja? Šīs zīmju sistēmas kā valoda, kā māksla, kā reliģija un tā tālāk un tā tālāk. Un ārpus šīm priekšā atrodamajām zīmju sistēmām cilvēks īstenībā nav spējīgs domāt. Cilvēks ir, kā saka, ļoti lielā mērā iekļauts jau sākotnēji šajā valodiskajā zīmju sistēmā, kas tad arī vēlāk nosaka viņu domāšanu. Vairākas, pirmkārt, strukturālisms tādā šaurā nozīmē ir radies pateicoties vienam ļoti nozīmīgam franču antropologam, un tas ir Klods Levijs-Strauss, kurš, manuprāt, aizgāja aizsaulē pirms dažiem gadiem un, kā saka, nodzīvoja ļoti gāru un ražanu mūžu, un tas arī ir, ko jūs redzat uz šī slaida, tas arī ir Klods Levijs-Strauss. Bet Levijs-Strauss pētījumi bija ļoti lielā mērā saistīti ar dažādām nosacīti, kā saka, primitīvajām vai ārpus Eiropas kultūrām, kurās tad viņš, kā saka, mēģināja atrast kaut kādas noteiktas likumsakarības, taču kopumā strukturālisms nav tāda viena liela mācība, tajā ziņā kā psihoanalīze, piemēram, ir viena liela mācība, kuras autors ir Freids, un pārējie tad ar viņu polemizē. Strukturālisms ir ļoti daudz lielākā mērā, kā mēs sakam, sintētisks. Tur ir salikti kopā daudz dažādi veidi, kā domāt par kultūru, kā domāt par sabiedrību un tā tālāk. Tie kopējie strukturālismu uzstādījumi ir tas, ka kultūra lielos vilcienos ir saprotama, izejot nevis no kāda konkrēta atsevišķas izpausmes, bet no veseluma. Ko tas nozīmē? Piemēram, mans teikums, kurš saka, jaunkundzei ir melni zābaki. Ja?
ir saprotams izejot no kāda lielāka veseluma, kurš attiecīgi ir latviešu valoda, vai ne? Un jūs šo teikumu saprotat, proti jaunkundzei ir melna zābaki, tikai tāpēc, ka jūs pārzinat un orientējaties plus mīnus šajā veselumā, kas saucās latviešu valoda. Ja? Šajā ziņā veselums ir svarīgāks par daļām. Ja? Otra tāda pamattēze attiecībā uz strukturālismu ir tā, ka strukturālismu skatījumā forma, līdzīgi kā valodā, ir svarīgāka par saturu. Tajā ziņā, ka tas, ko strukturālisms pēta, ir dažādu kultūras fenomenu formālais aspekts. Nu, kā jūs to zināt, piemēram, ja jūs paraugaties uz vienu tēmu, par kuru mēs jau esam runājuši un vēl runāsim, viens tāds tipisks modernās kultūras fenomens ir romāns, vai ne? Sākot ar, sākot ar Princu un Ubaga zēnu vai Parīzes Dievmātes katedrālu un beidzot, tur nezinu, ar Da Vinci kodu vai kā nu tur bija 50 Shades of Grey un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Ir šis, kā saka, tas, kam strukturālisms pievērš uzmanību, ir ne tik daudz šo romānu saturs, ja? Piemēram, saturs tādam Marka Tvena, Princim un Ubaga zēnam vai Viktora Hugo Parīzes Dievmātes katedrālē ir krietni atšķirīgs no, piemēram, tās pašas, tur, nezinu, 50 Shades of Grey satura. Ja? Bet tas, kas viņiem ir vienojoši, ir pat šī romāna forma. Respektīvi, kādā veidā romānā tiek stāstīts noteikts stāsts, kā tur parādās kaut kāds tāds varonis, parādās viens varonis, parādās cits varonis, ja? Kādas ir viņa attiecības, kam ir jānotiek labā romānā, lai viņš tiktu uztverts kā labs romāns, kādām ir jābūt beigām, labām vai sliktām un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk. Jaunkundzes. Jūs tūlītās būsiet ārā no šejienes, ja nevarēsiet novaldīties. Lūk, atgriežoties pie strukturālisma, ja? Un tas, kas ir būtiski, runājot par kultūru, jūs zināt, piemēram, jums cienījumā profesora Zelča lasa ļoti daudz par kultūras vēsturi, kur tiek stāstīts, es pieņemu visādi stāsti par mākslas attīstību un tā tālāk un tā tālāk. Tiek stāstīts daudz kas par to, kā Eiropas kultūra ir veidojusies tur gadsimtu gaitā, kā ir veidojusies Eiropas glezniecība, kā ir veidojusies Eiropas mūzika un tā tālāk un tā tālāk. Tas, kas interesē strukturālismu, ir nevis šis, kā saka, vēsturiskās attīstības aspekts, bet gan vienlaicīguma aspekts, jeb tas, ko mēs saucam par, kā saka, pašreizējo struktūru, jeb, kā mēs sakam, sinhrono struktūru. Ja? Tas pagaidām izklausās pietiekoši abstrakti, bet tāpēc es te esmu, lai jums pastāstītu, kā tas realitātē notiek, vai ne, un ko tas realitātē nozīmē. Bet tas pamatstāsts ir vēlreiz par to, ka strukturālismu mazāk interesē tas, kādā veidā ir norisinājusies vēsturiska attīstība, bet gan tas, kā mēs varam pētīt, piemēram, valodu, mūsdienu latviešu valodu, kā šobrīd šajā konkrētajā vēsturiskajā mirklī pastāvošu fenomenu. Ja? Respektīvi tādu fenomenu, kurš pastāv šodien vienlaicīgi. Ja? Un kā jūs to zināt, valoda mainās. Valodā parādās jauni vārdi. Ja? Ir kāds jauns vārds, kas jums ir palicis pēdējās dienās atmiņā? Palaistuvi kā datoru ieslēgšanas poga, labi, ok. Vēl kaut kas? Dižpārdoklis, jā. Bestsellers, tas gan nav pilnībā jauns. Vēl kaut kas nāk prātā? Krejumelis, krējuma izstrādājums, labi. Vēl kaut kas? Kas ir? Kas ir mirkļa birka? Hashtag. Ok, ļoti labi. Lūk, šitie te visi vārdi ir kaut kādā veidā ienākuši mūsu valodā.
Tas nozīmē to, ka valoda principā mainās. Bet visi šie vārdi, kā mirkļbirka vai krejumelis vai palaistuve, kā palaišanas poga un tā tālāk, ir ienākuši mūsu valodā jau kādā iepriekš pastāvošā valodas struktūrā. Vai ne? Tajā ziņā, ka arī vārds mirkļbirka ir saprotams normāls latviešu valodas vārds, ja, kurš pakļaujās latviešu valodas gramatikai, ja, un pakļaujās visiem tiem nosacījumiem, kurus jūs burvīgi esat apguvuši skolā, kā pareizi latviešu valodā veidot teikums, ja, tā, lai jūs varētu saprast. Un tā tālāk. Ja? Nu, lūk, citiem vārdiem sakot, kultūras parādības saskaņā ar strukturālismu ir izprotamas tieši kontekstuāli, proti izejot no tā mirkļa, šī mirkļa kopējās konkrētās valodas struktūras un nevis no vēsturiskās attīstības. Šajā ziņā strukturālisms ir tradicionāli bijis vērsts tieši uz šo sinhrono kultūras aspektu, ja, to, kas pastāv šobrīd, un nevis lielākā mērā uz vēsturi. Ja? Nu, piemēram, tas ir vārds, ja, kā mēs sakam, vārds kā viena no šādām zīmēm, kas iedarās kādā lielākā struktūrā, piemēram, latviešu valodā. Ja? Saskaņā ar strukturālismu vārdu mēs saprotam kaut vai tādu pašu, kā saka, vārdu mirkļbirka. Ja? Mēs saprotam nevis tāpēc, ka mēs zinām, kāda izskatās tā mirkļbirka un mums kāds ir parādījis, bet gan tāpēc, ka mēs primāri saprotam latviešu valodu. Un tieši tas arī tikko kā notika, kad es prasīju kolēģei, kas ir mirkļbirka. Ja? Viņi man latviski, labā latviešu valodā paskaidroja, kas tas tāds ir, un es sapratu. Ja? Šajā ziņā vārda nozīme nāk nevis primāri, nevis pēc šī vārda attiecības pret kādu objektu, proti pret to konkrēto mirkļbirku, ja, kas var būt uzzīmēt uz kaut kādu, Latvijas universitātes bukletiņu vai kaut kā tam līdzīgi, bet gan pēc šī vārda attiecības ar citām zīmēm. Ja? Un skaidrs, ka šādā gadījumā, piemēram, vārda mirkļbirka attiecības ar citām zīmēm pavisam citas ir pavisam skaidrs, vai ne? Tāpēc, ka tas ir savā ziņā angliskojums no šī hashtag, vai ne? Kurš tad ir pārcelts latviski un padarīts par pilnīgā pieejamu un adekvātu latviešu valodas lietvārdu, sieviešu dzimtes, vai ne? Salikteni, kurš sastāv no divām daļām, mirklis un birka, kurš tad attiecīgi var tikt locīts, var tikt no viņa izveidots daudz skaitlis, no viņa var tikt izveidots pie nepieciešamības arī kaut kāds cits šī vārda formas, un tā tālāk. Ja? Citiem vārdiem sakot, arī šis jaunais vārds ienāk jau pastāvošā struktūrā. Un tas, kas interesē strukturālismu, ir kā reiz šobrīd pastāv Jaunkundzēs, hello, lūdzu, es atvainojos, nāciet lūdzu priekšā, jā, droši, nevelciet, jā, neskatieties, jā, protams, it kā jūs nezinātu, vai ne? Droši uz priekšu, vai ne? Nu, lūk, ar to tad mēs arī esam, kā saka, kaut kādas pamat lietas ieguvuši. Kas tad nāk droši, jā? Kas tad atrodas strukturālismu kultūras teorijas pamatā? Kā jau mēs to runājām, valoda un lingvistika. Tas lielais strukturālismu klasiķis ir tāds Ferdinands de Saussure. Mēs par viņu mazliet runāsim. Tas ir viens 19. gadsimta beigu, laikam arī 20. gadsimta sākuma franču lingvists. Bet pirms mēs runājam par Saussure, mums ir jāsaprot tās strukturālismu pamatnostādnes. Strukturālisms tajā ziņā ir, kā saka, varbūt sarežģītāka un abstraktāka kultūras pētniecība, jo tas pretendē uz to, ka šādu struktūrālo analīzi ir iespējams attiecināt uz visdažādākajām cilvēku kultūrālās darbības jomām. Mēs te runājām par valodu. Valoda ir pašsaprotama lieta. Mēs zinām, kā ir valoda, un valodu jūs esat valodas struktūra, jūs stādaties priekšā, kad mācaties skolā gramatiku. Ja? Respektīvi, kas ar ko iet kopā?
pēc kādiem noteikumiem var runāt latviski. Ja? Es nedrīkstu teikt skaists meitene, tāpēc, ka latviešu valoda ir fleksīvā valoda, un tur ir noteikums, ka īpašības vārdam ir pēc galotnes jāsaskaņojās ar lietvārdu. Ja? Tas ir viens noteikums. Šādus noteikumus jūs esat skolā mācījušies, un es ceru, ka mācāties joprojām, kad jūs mācāties kādas svešvalodas. Ja? Kāds normāls svešvalodas izņemot angļu valodu, protams, vai ne? Tāpēc, ka angļu valoda ir pēdējā laikā kļuvusi par tādu, kā saka, grammarless language, vai ne? Kurā, principā, gramatikas vairs nav, kaut arī sākotnēji bija, vai ne? Bet, ja jūs gribat pamācīties kaut kāds cits valodas vienalga kāds, tad jūs ievērosiet, ka tur ir ļoti būtiski zināt noteikums, pēc kuriem šī valoda funkcionē. Zināt šīs valodas struktūru. Ja? Nu, lūk, un valoda jums visiem ir tīri labi pazīstama, bet strukturālisma pretenzija ir tā, ka mēs tieši tādu pašu pieeju, kā gramatikā var attiecināt uz vārdu, teikumu un tā tālāk pētniecību, mēģinam attiecināt uz citiem kultūras fenomeniem, piemēram, uz mākslu. Kā jūs to zināt, arī mākslas darbi ļoti bieži atrodas, kā saka, noteiktā kontekstā, ja? Ko mēs uzskatām par labu gleznu un ko mēs neuzskatām par labu gleznu noteikts gleznieciskās tradīcijas ietvaros. Ja? Mūzika jau vispār ir tāda lieta, kas jums liekas, ka mūzika ir kā smuka mūzika, kuru jūs klausaties, ka tas ir kaut kas pavisam dabiski smuks, bet īstenībā tas arī nav nekas dabiski smuks. Gluži vienkārši tāpēc, ka jūs jau no bērna kājas esat uzauguši noteiktā mūzikas tradīcijā, kurā ir pieņemtas noteikts likumības, kā var veidot tur dziesmu, piemēram. Ja? Un pārāk tālu jūs no šīm tradīcijām vismaz tādā popmūzikā nevarat aiziet. Ne? Tāpēc, ka šīs tradīcijas ir samērā noturīgas, kas nozīmē to, ka šie noteikumi pastāv. Ja? Ka šo pašu struktūrālo analīzi tādā veidā ir iespējams attiecināt uz, piemēram, tiem pašiem romāniem, literatūru. To pašu struktūrālo analīzi ir iespējams attiecināt uz dzeju. To pašu struktūrālo analīzi ir iespējams attiecināt uz daudziem citiem sabiedrības fenomeniem, kas saistās ar kultūru. Un Levijs Strauss patiesībā šo savu struktūrālo analīzi tajā ziņā uzsāka kā pilnīgi inovatīvu, jo viņš sāk pētīt laulību regulēšanu kaut kādās primitīvajās kultūrās. Kā jūs to zināt, dažās sabiedrībās, arī mūsu sabiedrībā pastāv virkne ar noteikumiem, kā cilvēki, ar ko viņi drīkst precēties un uz kādiem noteikumiem. Ja? Kaut vai primitīvi tikai tas, ka jūs neprecaties ar saviem asinsradiniekiem. Bet arī tur ir noteikumi, pēc cik paudzēm to drīkst darīt un tā tālāk. Un tā tālāk. Kā saka, no kurienes tie cilvēki būtu vēlams, lai nāktu, un no kurienes labāk, lai nē, un tā tālāk. Kas ir arī tieši tāda pati veida, kā saka, noteiktu šo laulību ieražu struktūrāla analīze. Ja? Kas apmēram tādā pašā veidā, kā var pētīt valodu, ja? Pēc noteikumiem. Un kā tiek savienotas dažādas vienības. Ja? Vēlreiz, mēs valodā nedrīkstam rīkoties patvaļīgi. Valodā mums ir jārunā gramatiski saprotami, un ja mēs to nedaram, tad neviens mūs nesapratīs. Kas no kā sastāv valoda? Valoda sastāv šajā skatījumā primāri no vārdiem, no vienībām, un otrām kārtām no noteikumiem, kā šos vārdus drīkst savienot. Ja? Piemēram, tiem ģeniālajiem studentiem pēdējā rindā, kas priecājās un mācās vācu valodu. Kurā vietā vācu valodā ir jāatrodas teikumā darbības vārdam? Nu redz, vai ne? Kas ir, latviešu valodā nav tāda noteikuma, bet tas ir noteikums, kas ir pilnīgi un absolūti ievērojams. Jebkurā, kā saka, vācu valodas gramatikā jūs to iemācāties, un tikai tad jūs sapratīs, kad jūs runāsiet, izmantojot šo priekšā esošo struktūru. Un tas ir arī, starp citu, stāsts par, kā mēs to zinām, kā jau es te minēju, ka tas nav tā, ka kāds cilvēks ģeniāls rada kultūru. Lielākoties mēs visus kultūras nosacījumus un šo kultūras struktūru atrodam priekšā, kad mēs ienākam pasaulē.
vai ne? Proti, jūs nevarat patvaļīgi sākt mēģināt mainīt latviešu valodas struktūru un sākt runāt, piemēram, piemēram, nepieskaņojot īpašības vārdu lietvārdam pēc dzimtes. Jūs to nevarat darīt, jo tad neviens jūs nesapratīs. Ja? Tā nav lieta, kur kāds no jums ir izdomājis. Tā ir lieta, kur jūs visi esat atraduši priekšā, ienākot pasaulē. Ja? Un tieši tādā pašā veidā arī citi kultūras fenomeni ir pētāmi, izejot tieši no šādas, kā saka, šobrīd pastāvošās, jeb, kā saka, sinhronās struktūras viedokļi. Ko tad tajā visā ir devusi lingvistika? Jo līdz šim tas, protams, izklausās tā pietiekoši primitīvi, kur varētu padomāt, tas ir tā kā vienkārši, vai ne, kā, labi, gramatika, nosacījumi, kā mēs savienojam vārdus šīs gramatikas ietvaros un tā tālāk. Skaidrs, ka lingvistika par valodu spēja pateikt krietni vairāk. Un ko tad saka šī lingvistika? Lingvistika saka, ka, kā jau mēs to runājām, atceramies stāstu par to mirkļbirku. Ja? Vārds mirkļbirka ir man saprotams nevis tāpēc, ka es esmu redzējis, kāda izskatās mirkļbirka, ja? Bet gan tādēļ, ka es saprotu latviešu valodā, kad man tiek paskaidrots, kas ir mirkļbirka. Ne? Vai nav tā? Kāpēc cilvēki saprot kaut kādas lietas? Vai tāpēc, ka viņi ir redzējuši attiecīgo objektu, vai tāpēc, ka viņi ir, tāpēc, ka viņi saprot konkrēto valodu? Mēs varētu teikt, kā būtu, ja es nebūtu redzējis līdz šim to mirkļbirku nekur, tad jums vajadzētu stāstīt kaut kā garāk, ka tas ir tur tāds maziņš kvadrātiņš, kuru tur uzlīmē kaut kur, vai kurš tur parādās kaut kur, lai tur ar viņu var nolasīt ar mobīlo telefonu un tā tālāk un tā tālāk. Es sagot, tur būtu iespējams, bet jebkurā gadījumā arī tad kaut kādā veidā droši vien būtu iespējams man pastāstīt, pat tad, ja es neesmu šo mirkļbirku nekad savā mūžā līdz šim redzējis.